Basketbols ir Rīgā. A komanda klāt, paskatīsimies piekļūstamību fanu zonā. Atradām fanu zonu, kur var pamētāt bumbu. Es gan nevaru trāpīt, bet pamētāt patīk tāpat. Pēc Voldemāra piekļūstamības situācijas viņš pats patstāvīgi ne visur varēja piedalīties. Bija par augstu tās uzbrauktuves. Bet, skatīties ārā basketbolu es varu. Piebraukt arī nēdamo nopirkt var. Vēl man patiktu, ja ēdienkarte būtu nedaudz vairāk acu līmenī. Tā, lai cilvēki, kuri netik labi tālumā redz, var pieiet un paskatīties tuvāk. Manā arī patika, kas dažreiz citās vietās nav, kad man pateica cenu. Jo dažreiz nepasaka, un tad man vienkārši jāmina vai arī jājautā un jācer uz to labāko. Patika, ka galda bija gaišā krāsā, ka varēja vieglāk arī saprast, kas un kā. Ļoti forši, ka tie galdi arī piekļūstami visiem draugiem. Nav tur jāsēž nostāk. Un es teiktu arī nedaudz par skaļu. Kāpēc tik skaļi? Kas to lai zina? Nekas pat vēl nenotiek. Cilvēki atnāk sarunāties, vienkārši paēst un jākliedz vienam otram pāri. Norādes, piemēram, uz labierīcībām par augstu. Parasti labāk, ja ir vismaz ceļzīmes līmenī. Tā diezgan pašauri, bet var iztikt ir rokturis. Ir daļēji pieejams. Un tas ir labi, ka vismaz kaut kas ir izmēģināts, visādi konkursi un bildītas jātaisa. Es iesaku nākt skatīties spēles un atbalstīt mūsējos.